Par pusfināla uzvarētāju kļuvusi Samanta. Tieši viņa nedēļu pirms lielā fināla ieguva vislielāko skatītāju atbalstu. Ļoti smuks un emocionāls priekšnesums. Es saklausīju tavā balsī pilnīgi jaunas krāsas, kaut kādu pilnīgi citu vēstījumu no tevis, ļoti spēcīgi. Es atklāti sakot nebiju domājis šodien nākot uz šejieni, ka es ieraudzīšu kaut ko tik ļoti labu. Skudriņas skrien. Samanta, tas tiešām jau bija ļoti, ļoti daudz, un tas tiešām ir pusfināla cienīgs priekšnesums. Paldies tev, mīļā. 10. 10! 10! 10! 10. Samantas sniegumu atzinīgi novērtēja ne tikai žūrija, bet arī pasniedzēji. Ideja baigi laba to lēli, piestāvējāt vienu otrai. Ir grūtāk skatīties dziesmu, ko tu vienreiz jau esi, mūs pārsteigusi. Lai arī bija savādāk, man iztrūk šīs pārsteigums. Tev balsī ir parādījušās krāsas un nianses. Tu vairs nekliedz. Tiešām interesants bija šovs. Es nebiju redzējis un pietiekami iespaidīgs. Un tu vēl pati, tu esi izdomājis, tu esi liels malacis. 8. 8! 8. 8! 8. 8 un reizē 9. 9! Un tad, kad man pacēla gaisā, es jūtu kaut kas irst. Un es domāju, vsjo, tā trosi. Man tieši pie tās vietas tur tas audums sāka irt. Es tik šausmīgi pārdzīvoju, ka es nokāpu no skatuves pēc tā uļitāja. Es vienkārši stāvēju un raudāju. Es nevarēju šo nomierināt visu. Es nonāku uz un viss vēl tas stress man vienkārši. Es nezinu, kas man notika. Pilnīgi. Kā man teica, neģīmis.